kļūda nāk kā dāvana, iesaiņot, tu viņu vari redzēt kā dāvanu, atpakot vaļā un paskatīties, kas tur ir. Un tad jau tālāk, kas nu katram tur būs. Šis ir podcasts Drosme kļūdīties, kur dažādi cilvēki nāk un dalās savos drosmes stāstos. Es esmu Dārta Menziņa un kopā ar tevi es iedvesmošos klausoties šajos stāstos. Un mēs arī šajā podkāstā negribam slēpt savas kļūdas, un mēs gribam vairot cilvēcīgo kopā. Sveiciens visiem skatītājiem un klausītājiem! Šodien mums ir pavisam īpaša epizode. Vairāk īpaša man, jo tā ir tāda kā dzimšanas dienas nedēļas epizode, kurā esmu uzaicinājusi sev ļoti tuvus cilvēkus, savas draudzenes, un es ļaušu viņām katrai pa vienai sevi iepazīstināt, pateikt, kā viņas sauc, nezinu, kādu veidu, ar ko jūs gribat asociēties šovakar, un tad, kad tas ir izdarīts, izvilkt vienu lapiņu no šejienes un atbildēt uz to jautājumu. Drīkst to jautājumu iedot kādam citam, kad tam ir jāatbild, bet, es ieteiktu pašam atbildēt. Un, Agate, vai tu vēlies sākt? Jā, es labprāt sāku. Es esmu Agate. Šajā podkāstā sakarā es gribētu teikt, ka es esmu Dārtas draudzene 3 gadus, un man liekas, ka viena no kļūdām ir, ka mēs esam draudzenes tikai 3 gadus. Tieši to izcēlu. Jā, bet tajā pašā laikā es esmu ārkārtīgi pateicīga par šiem 3 gadiem, un es arī gribu iedrošināt visus klausītājus, skatītājus, ka var arī atrast draudzības šajā mūsu vecumā. Un es domāju, ka tās arī būs ilgspējīgas. Bet par mani, šobrīd es negribu sevi kaut kā pieteikt un raksturot ar to, ko es daru, tāpēc es varbūt iešu pēc tādas sajūtas, kas man šobrīd ir dzīvē, un es šobrīd dzīvē jūtos tā zinātkāri un cerīgi. Un tas arī tas, kā es šobrīd sajūtos, un tas, ko es gribētu nodot, varbūt nekas tāds ļoti specifisks. Tad par zinātkāri. Ieskaties tur. Un es uzreiz arī vēl. Jā, un es uzreiz pasaku, ka drīkst bišķiņ skaļāk runāt. Labi. Tā. Diezgan gari, labi. Bailes mēdz paralizēt darbības. Vai tev ir kaut kas šobrīd dzīvē aktuāls, ko konstanti atliec uz vēlāku vai noliec tālāk darāmo darbu sarakstā, jo ir bail no nezināmā? Šis ir ļoti aktuāls jautājums manā dzīvē. Īstenībā tas ir vairāk. Es nezinu, vai es gribu iet ļoti liela detaļās, bet tas ir par tādu profesionālo ceļu, par tādiem meklējumiem, un es jūtu, ka man ir priekšā pārmaiņas, bet man viņām vajag mazliet tā kā saņemties un nobriest. Bet es arī nesaku, tā ir tā kā kļūda gaidīt, bet drīzāk es gaidu tādu tā kā kaut kā, kad manī notiks tie procesi, un es tad pieņemšu tos lēmumus. Es nezinu, varbūt tā ļoti mistiski, un mēs varbūt sarunas laikā mazliet atklāsim, bet jā. Man liekas, ļoti saprotam, ļoti tāds bailīgs periods, un es pilnībā saprotu, ka to visu gribas atlikt uz vēlāku. Bet paldies, ejam tālāk. Es esmu Elīna. Es varbūt līdzīgi kā Agate nevēlos sevi asociēt ar kaut ko konkrētu, ko šobrīd ar dzīvē, tāpēc es varu izmantot ēteru laiku, lai pateiktu, ka, manuprāt, pizza ar ananāsiem nesadara kopā. Bet, ja jums tas garšo, tad es nenosodu. Es ceru, ka šis kāds komentāros pateiks, ko domā par šo drosmīgo izteicienu. Kāds ir tavs līdz šim drosmīgākais solis dzīvē? Jā, iespējams, mēs tam arī pieskarsimies vēlāk, varbūt nē, bet pirmais, kas man nāk prātā, tas visticamāk ir vienā dienā saņemt ziņu no Dārtas un pieņemt lēmumu, ka es skriešu maratonu. Jā, es priecājos, kad man pieminēja šajā, bet drosme bija noteikti vairāk tavā pusē par to, ka tu to esi arī pieveikusi. Jā. Ejam tālāk. Es esmu Anita. Pirmkārt, Dārta, paldies par iespēju būt šeit. Mēs jau parunājām par to aizklusēs, bet es nekad neesmu bijis podkāstā, un tas ir kaut kas, ko es kādreiz dzīvē gribēju pamēģināt, tāpēc ļoti forši būt šeit tādā jaukā meiteņu pariņā. Bet jā, es esmu Anita. Es varbūt mazliet atšķirīgi no iepriekšējām meitenēm padalīšos par tādu varbūt savu profesionālo pusi, jo es esmu diezgan šobrīd tādā lielā skrējienā starp darbiem un studijām. Par darbiem man ir ļoti, ļoti forši iespēja šobrīd strādāt ļoti tādā jaudīgā in-house komandā par satura veidotāju, par korporatīvā satura veidotāju. Un
Jā, visādi citādi lietas par mani, kas man raksturoja, ir sports, kustība, jā, būt dabā, fotografēt. Nu, tādas lietas, kas mani tā kā arī uzrunā, bet par tādu varbūt mazliet personīgo momentu, kam varbūt arī Agata mazliet piesakārās, ir tāds šobrīd brīdis, kad es esmu jau mazliet iešūkojusies tādā pieaugušo dzīvē, un tad ir tāds jautājums, kas tā kā nāk, vai tagad tā būs? Vai tāda tagad būs mana dzīve ar šiem visiem pieaugušo pienākumiem? Un tad tas, kas varbūt šobrīd ir tāds aktuāls, ir, hei, kas ir tās lietas, kas manī tiešām aizskar to tādu dziļo dvēseles stīgu, varbūt kaut kādas bērnišķīgas prieku rada, vai kaut ko, nu jā, uzjundīt tādu, kas varbūt nav tik ikdienišķi. Nu, es ļoti saprotu. Un tā kā ņemot vērā, ka tu tagad strādā kā satura Veidotājs, korporatīvā satura tu varēsi pēc šī pateikt, kāds tad īsti bija šis saturs. Bet šobrīd es tev lūkšu arī atbildēt. Potenciāli jums gadīsies arī uz savu jautājumu atbildēt, jo šajā krūzītē ir jautājumi, ko šīs dāmas pašas ir veidojušas, bet viņas nezinu, vai viņas izvilks savu vai kādu citu. Kādā ēdienā, dzērienā visbiežāk tiek izmantots un garšo citrons? Ūdenī. Būs ļoti garlaicīgi atbildi. Nu, vienkārši pateicu, ka tu jau esi pieaugušo dzīvē, zini, kāds varbūt. Jā. Okay. Ūdenī. Ne, nu, tas ir tas, ko mēs tev varam piedāvāt šeit. Tā kā ļoti labi. Ejam tālāk. Labrīt, labdien, labvakar. Atkarīgs, kad klausaties vai skatāties. Mans vārds ir Nora. Es esmu liela optimiste. Tā kā runāsim par kļūdām, tad šī podkāsta sakarā jāpiemina, ka es esmu mamma, un tur tās kļūdu Pandora lādīte atvērsies. Bet šodien man ir sajūta, ka es esmu ciemos uz tavu dzimšanas dienu, man ir svētki. Tā ir. Brīnišķīga kompānija, un tāpēc arī šodien es esmu ne tikai optimiste un mamma, bet es esmu tavs draugs. Jau 14 gadus. Wow! Un es neesmu, šīs nav ilgākās attiecības, kas šeit sēž, jā, tas tūlīt runās nākamā. Bet tas ir rekords manā dzīvē, jo tās ir ilgākās attiecības manā mūžā, neskaitot ģimeni. Tagad skatītāji domā, vai mēs iepazināmies, kad man bija 4 gadi. Jā, Dārta ir manā tuvākā, labākā draudzene jau kopš pirmās vidusskolas dienas. Vērtīgākais, kas iegūts vidusskolā. Jā, esmu ļoti priecīga, ka esam satikušās un ka šodien esmu šeit. Un arī man tas ir pirmais podkāsts. Nu, super, tad par Pandoru lādītēm. Šī varbūt nav lāda, bet... Jā. Pēc tāda pareizi izlozes principa vispār nedrīkst skatīties trauc. Jā. Pārlosīsim. Tā. Jautājums. Tas pat nav jautājums. Nē, tas tā kā rosinājuma teikums. Nosauc kādu cilvēku, kas tev šķiet ļoti drosmīgs. Un kāpēc tieši šis cilvēks? Es teikšu, ka tā ir Dārta. Par to es samaksāju. Tā ir Dārta. Vismaz pavisam noteikti pēdējā gada laikā viņa ir pierādījusi savu drosmi vairāk kārt, gan lielākos, gan mazākos mērogos. Un tevis noteikti es mācos drosmi. Un šis podkāsts vien ir jau pieredze, jau tāda tava drosmes pieredze un pierādījums tavai drosmei. No, paldies. Aizsaukšu tevis, izvēlos tevi. Paldies, es būšu tās Pokemons. Bet tā, ejam tālāk. Jā, mani sauc Rūta. Tad es laikam teikšu to faktu, kas parasti visiem visvairāk pārsteidz, jo man ir 2 profesijas, kas ir diezgan radikāli atšķirīgas, bet abas es ļoti mīlu. Viena no tām ir, es izmācījos par tērpu stilu speciālistu un ārkārtīgi mīlu šūt. Bet es sapratu, ka man vajag kaut ko nopietnāk darīt, un es izmācījos par ceļu inženieri. Un to es daru savā ikdienā, un ārkārtīgi mīlu šo darbu, un tiešām ļoti, ļoti patīk. Otrs ļoti svarīgs fakts šobrīd ir tas, ka es esmu mamma, jo, manuprāt, tas ir
dzīvē visgrūtākais un viskaistākais notikums reizē, kur drosmi vajag ļoti daudz. Un, jā, arī kļūdas ir ļoti daudz. Tāpēc šo faktu es vienkārši nevarēju nepieminēt. Un, bet kas ir pats svarīgākais, manuprāt, arī, ka es esmu šeit un par mani, kad mēs ar Dārtu esam draudzens jau no 2 gadu vecuma. Un es neteikšu skaļi, cik mums jau ir gadi kopā. Bet viennozīmīgi arī Dārta ir mans visilgākais draugs. Es pat teiktu, vienīgā tik mazas bērnības draudzene. Un tas ir tik skaisti, ka mēs varam visu šos gadus vienkārši iet tajā ceļā kopā un nešķirties. Un tas ir apbrīnojami. Vienkārši paldies tev par to. Un ka es varu būt šeit tik īpašā dienā, es to ārkārtīgi novērtēju. Un paldies tam, ka pāri visam, ko mēs dzīvē jau esam gājuši cauri, mēs tomēr esam kopā. Jā. Tas ir tik skaisti. Un paldies tev, un paldies arī jums visām. Un es arī gribu pateikt, ka jūs esat tie cilvēki, kāpēc es varu būt drosmīga. Jo vienreiz, Anita, tu man biji teikusi, kā tautā saka, ka esmu tāds powerhouse. Un es toreiz tev atbildēju, ka esmu tikai house, un mans power nāk no šādiem cilvēkiem manā dzīvē. Bet būtībā tagad drīz visi viņi arī ir, no kurienes tas nāk, bet tas ir tik neizsakāmi svarīgi, ka ir tie tavi pirmie dzīves draugi. Es nezinu, es tikai dzemdību namā vēl varēju kādu ātrāk paspēt satikt. Un ir tie cilvēki, kas ienāk dzīvē, ka tu esi tajā vidusskolas izmaiņu posmā, kad, cik svarīgi tev pamatēt, ka tev atnāk kāds dzīves biedrs tālāk. Un tad ir tie cilvēki, kad es esmu sapratusi, ka es nesaprotu profesionāli, ko es daru, un tad sanāk jauna iedvesma tajā dzīves posmā, un tad ir atkal tie, kas, mēs reāli esam iepazinušās caur basketbolu. Vispār neatceros, ka tas liekas dīvaini tagad ar to asociēties, bet tā ir tāda alternatīvā dzīves skolā, kad mums ir tā vai ne, kur skolas solēs ar Rūtu sēžu, bet ja mums ar Rūtu ir strīds, tad man ir kur aiziet vismaz. Un tas arī ir svarīgi, vai ne? Un tad ir Anita, kuras, nezinu, balss ziņā es vienmēr uzlādēju, pat ja Anita stāsta, ka kaut kas ir slikti, es nezinu, es kaut kā sajūtos pēc tam, ka dzīve taču ir brīnišķīga, un tas arī iedod to enerģiju, tā kā visu jūsu dēļ. Patiesībā arī ir kaut vai šis podcasts, jo es jums noteikti biju stāstījis, ka es to taisīšu, un ja jums nebūtu šī reakcija, jā, dari, tad mums šobrīd nebūtu arī, nevis gan jau runāta, bet ne kameras priekšā un vēl Kristara priekšā, kurš ir aiz kameras. Bet, jā, ja jau mēs tā esam, lai runātu par drosmi un par kļūdām, tad varbūt mans pirmais tāds super filozofiskais jautājums ir, vai vispār jūsuprāt eksistē tāda lieta kā kļūda? Es nezinu, es redzu pēc Noras sejas, ka varbūt viņai varētu būt kaut kāda pārdoma. Man ir pārdoma, jā. Tāpēc, kā arī nākot šeit šovakar uz šo tavu dzimšanas dienas ballīti, es uzsveršu uz tādām svinībām, principā. Protams, ka par kaut ko es mazliet aizdomājos pirms tam, un tādā ziņā paldies, man bija ļoti interesants vakars. Man šķiet, ka gala rezultātā manā pasaulē kļūdu nav. Un man šķiet, ka kļūda ir pieredze, kas nes sev līdzi vienmēr iespēju. Un kad tu to pagriez tā, tad tā vienmēr ir kā dāvana. Kļūda nāk kā dāvana, iesaiņot, tu viņu vari redzēt kā dāvanu, atpakot vaļā un paskatīties, kas tur ir. Un tad jau tālāk, kas katram tur būs. Kāds izzina, kāds kaut ko saprot, kāds kaut ko maina un tā tālāk. Un es arī uzdevu sev šo jautājumu, vai kļūda pastāv, vai kļūda nepastāv. Un tad, kad es mēģināju saprast, kas, manuprāt, ir kļūda, tad es nonācu pie tādiem secinājumiem, ka kļūda tā ir kaut kāda it kā neveiksme, it kā novirza no normas. Manā gadījumā, esot lielai perfekcionistei, kas man dzīvē nepalīdz. Palīdz. Es saprotu, ka tā kļūda ir novirza no perfekcijas. Tātad jebkas, kas nebija perfekts, manā izpratnē ir kļūda. Un tad sanāk tā, ka arī kaut kā mistiski mēs nevaram pateikt, kas tad ir kļūda, jo katram tā būs sava.
Un tu jau pats tikai esi tas kritiķis, Jā. kurš nosaka, kas ir vai nav kļūda. Vai, piemēram, kaut kas izdevās uz 10 ballēm, 9 vēl ir pieļaujamas, bet, ja tas ir zem tavā kritērija tabulā, tev tā būs kļūda. Un tad, attiecīgi, nu, kas tad tas tāds ir, ja tu pats to definē? Tad tas ir atkarīgs tikai no tevis. Tevis paša uztveres. Un tad jautājums tev pašam, vai tev ir kļūda vai nav kļūda. Vairāk tas ir tā kā individuāli. Vai tavā pasaulē tu uzskati, ka ir kļūdas vai nē. Bet, ja tādā globālākā mērogā, tad man šķiet, ka tomēr vairāk vai mazāk manā dzīvē nav kļūdu, ka es tomēr gribu ticēt, ka visas pieredzes, kas nāk manā dzīvē, tās ir bijušas vajadzīgas, tās ir absolūti pareizas. Un tad, teorijā tas skan labi, praksē tas ir grūtāk, bet es absolūti gribētu vienu dienu tiešām pateikt, ka kas it kā traktētos kā nedaudz kļūda vai kaut kas kļūdains, manā uzturē būtu vienmēr iespēja. Bet tas ir ceļš. Jā, ļoti skaisti teikts. Nezinu, vai kādu var pārspēt šo poetisko. Es varu vienīgi tikai piebilst, jo es arī esmu perfekcionista, tāds draugs. Tas ir tāds soliņš. Es nezinu, varbūt tas ir tāds vairāk čilmīgi. Jā, un tad klausoties Norā, man vienkārši tā kā rezonēja tā doma, ka man, tā kā es esmu perfekcionista, tad man ir ļoti grūti sev piedot kļūdas. Ja, manuprāt, un tā skala, kas man ir ļoti augsta, ko es pati sev esmu uzstādījusi, tā tad es pārsvarā vienmēr gandrīz domāju, ka varēju labāk. Līdz ar to tas pirmais impulss vienmēr būs, ak, Dievs, es kļūdījos, vai man vajadzēja citādāk, kāpēc es pateicu tā, vai es izdarīju tā. Bet paiet diena, paiet 2, vai citreiz vajag vairāk. Un tad vienmēr tomēr atnāk tā apziņa, bāc, tā situācija tik labi palīdzēja man saprast vai mācīties, un es vairs to nepieļaušu. Un tad tu atkal to pārfrāzē, tā nav kļūda, jā, tā bija mana iespēja un mana pieredze, bet man kā perfekcionistei vienmēr tas pirmais impulss būs, es kļūdījos. Nevis uzreiz tā kā redzēt to ar viedu aci, kad nē, šī bija iespēja, jo ja tu to izdarītu, es tev noteikti teiktu, nē, pareizi, viss būs labi, mēs visi tā pieļaujam tādas lietas, bet tās ir iespējas, bet kad es pret sevi esmu ļoti kritiska, diemžēl, kas arī man nepalīdz dzīvē ļoti bieži, un tad tas pirmais impulss vienmēr ir par to kļūdu. Un jā, manuprāt, ir lieliski sev visu laiku to atgādināt un mācīties, nevis sevi uzreiz tik kritizēt un teikt, ka es kļūdījos, bet nē, tā bija iespēja un saprast to uzreiz, nevis saprast pēc dienas, 2 un reizēm arī pēc ilgāka laika. Jā, es pilnībā piekrītu, ka reizēm, man liekas, es izveidu pilnīgi liekai agonijai cauri, līdz es nosūtu kādai no jums WhatsApp ziņā, nē, bet viss jau īstenībā tas bija tieši kā vajadzēja un tā tālāk. Kā tajā pusē soliņš jūtas, vai jums ir tāds, jā, ir kļūda? Man patīk tas, ko jūs teicāt par pieredzi, jo man īstenībā bija tieši atgadījums pirms 2 dienām. Bija ārkārtīgi skaista ziemas diena, saule, visi koki apsaluši tur līdz pēdējiem 8. Un es izdomāju, ka es iešu ārā un paņemšu līdzi kameru, lai mazliet viņu pafotografētu, kas notiek ārā. Un es tā kā gatavojos tur kaut ko bildēt, un man suns parauja striķi, un tā kamera iekrīt sniegā. Un tajā brīdī man likās, nepareizs lēmums, kad es to kameru paņēmu. Es, protams, uzreiz zvanu uz vienu servisu Rīgā, un es izstāstu, kas notika, un pēc tam, kad šis kungs man pasaka visu, ko man vajadzētu ABC darīt, plus vēl izstāstu, ko man vajadzētu darīt, ja es būtu bijis laivbraucienā, un tā kamera būtu iekritusi upē, pēc tam viņš pašā nobeigumā pateica tādu lietu, ka ķibeles negadās tikai tiem, kas baidās pieredzēt. Un tā ir, tā kā agri vai vēlu kaut kas būs, bet vienkārši jautājums ir par to, vai tu esi gatavs uzņemties šo. Jā. Dzīvē nav viss tik gludi kā, nezinu, kērlingā, ka tu iestum to akmeni un tur viss tās slotiņas tīra tev to ceļu priekšā. Tas spēlē kērlingu. Agri vai vēlu būs kāds akmens. Līdz ar to, jā. Bet Elīna spēlē kērlingu? Nē. Šo vajadzētu Jā, var spēlēt kērlingu. Jā, es arī esmu. Tur ir jāsvin afterparties šiem. Bet, jā, vai šīm dāmām gribas ko piebalsot, vai arī nē?
Es varbūt vienkārši pievilku. Man nav, man liekas, tāds perfekcionisms. Man varbūt interesanti, kā jums tas izpaužās. Nezinu, kā šī saruna, bet tas sajūta, ka kāds nezina, kā tas viss Laimīgā. Nē, man vienkārši es pēc tam parunāsim par šo. Bet es varbūt ieskicējuši, kā es droši vien sasaucās mazliet ar to Noras redzējumu, bet, es arī pirms šī podkāsta domāju, kas vispār kļūda. Es neesmu tā baigi padomājis par to konceptu, tad es gribēju ielikt kaut kādā, tādā racionālā rāmī, un tad, kļūda. Un tas, pie kā es nonācu, kļūda ir kaut kāds iznākums, kas ir nevēlams vai neveiksmīgs. Un tad, attiecīgi, pēc kā tas ir pēc taviem standartiem, pēc tavām vērtībām, tad, man liekas, var arī tāda ļoti racionāla kļūda, likuma ietvaros, kļūda, es nezinu, par citiem cilvēkiem. Jo, man liekas, mēs varam tā ļoti romantizēt, ka, viss ir tā kā par mums un tā, bet ir kaut kādas ļoti nopietnas lietas. Bet tad, atgriežoties par to manu perspektīvu, man šķiet, ka man ir kaut kāda, kad es uzņemos tos riskus, kur es plus mīnus. Es arī domāju par to nosaukumu, tā kā drosme kļūdīties, un man likās, ka ir tā kā drosme riskēt. Tas man kaut kā norizināja, ka tu riskēji, zinot, ka tie iznākumi var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Un man liekas, ka kaut kā es diezgan, tā veselīgi, varbūt pārāk maz riskēju, bet es izvēlos tos riskus, kurus esmu pilnīgi ka man nesanāks. Tas, protams, neizslēdz to, ka es pēc tam paraudu dažas dienas un pārdzīvoju, bet pēc tam tāds, šis bija tas, ko es tā kā pieņēmu, let's move on. Un, man liekas, es domāju, ka plus mīnus jau lielākā daļa tā mēģina dzīvot, bet, ka dzīve neuztvert kā eksāmenu, bet kā tādu, tā kā es nāku no medicīnas vides, tā kā tādu pētījumu, kur tu kaut ko izdari, nesanāk, šis mums nestrādā, mēģinām kaut ko citu, un tad tu katru reizi atjauno to savu, tādu uzstādījumu, un pēc tā kaut kā vadies. Tā kā, man liekas, tas pieredzes jau mums pasaka tālāk, šis man tiešām nestrādā, mēģināšu, un tad varbūt kļūdies 2-3 reizes līdzīgi, un tad tu iemācies. Atkarīgi tā. Pavisam noteikti, un es arī jūtos, Elīna jau ieskicēja kaut kādu savu to atgadījumu, un es arī varu pastāstīt vienu savu, un es arī gribēšu jūsu kaut kāds varbūt kļūdas stāstus dzirdēt, bet es arī pirms tagad stāstīšu to savu kļūdu. Es pat jūtos tā, priecīgi, ka es jums varu šo pastāstīt, jo man liekas vienkārši rēcīgi. Tagad atskatoties, tad, ak, Dievs, es jūtu, man liekas, pulsu visur tajā dienā, bet, kad arī šīs kļūdas vai drosme rīkoties, viņas aizved pie tā, ka tev ir dzīvāka dzīve un tev ir smieklīgāki stāsti vai varbūt tur, nezinu, mācība. Un tad manā gadījumā, varbūt kādi jūs jau zinat šo stāstu, bet es biju... Es kādreiz strādāju Nīderlandē, un sākumā es biju pieņemta kā praktikants saistībā ar datu aizsardzību tēmu. Un mans tālaik priekšnieks, viņš izdomāja, ka riktīgi jauki būtu uzaicināt to savu praktikanti uz tādu konferenci par datu aizsardzību. Un, es runāju angliski, tāpēc viņš automātiski pieņem, ka viņš saprot, ka mēs dodamies šo pasākumu, kur es visu sapratīšu. Un viņš man saka, viņš tur, kurā ēkā mēs tur būsim un tā, un es aizbraucu, un es jau esmu satraukta, kad, vispār vēl nesāku strādāt, un kā tur būs, un tā. Un es ieeju šajā, kad es iegāju ēkā, man saka, jā, datu aizsardzība, tur ceturtais stāvs, un es uzbraucu ar to stāvu, un es sēžu pie tā galda, un, tur viss runā angliski, jā, bet es neredzu to savu priekšnieku tur, un viņš saka, viņš tur būs, un tā. Bet, it kā viss runā par datu aizsardzību, un es tā pieklājīgi tur sēžu, un man iesaista sarunās, un es tur vēl runāju kādu uzņēmumus pārstāvu, lai gan līgums man ir vispār no nākamās dienas vai kā. Un man raksta mans priekšnieks, kur es esmu, un es jau rakstu šajā datu aizsardzības pasākumā. Un viņš saka, bet es tev neredzu, kur tu sēdi. Un es tā kā sēžu tur. Un es jau nesaprotu, kur tad es sēžu. Un es jau tā biju satraukta, ka tā man pirmā pieredze sev pierādīt, ka es atnāku šo konferenci. Un es rakstu, kurā stāvā tu esi, un viņš saka, tādā 11. Labi, es tur tā, it kā pasaka, man jāaiziet pēc kaut kā, jo tas bija tāds šaurs loks, mēs bijām kaut 10 cilvēki pie galda. Es jau izteikusi savu viedokli. Un es izēju no tās ēkas un uzbraucu to 11. stāvu. Tad es ieraugu, ka tur ir lielāka konference arī par datu aizsardzību, un viss ir pilnīgi nīderlandiski. Un es tur sēžu, un es redzu, ka manam priekšniekam pēkšņi saslēdzas, ka es jau neko nesaprotu, un viņš arī sēž tur, un visi pagriež pret mani, un kaut ko gaida no manis, un viņš arī mani neglābi. Un es tikai pasaku tur angliski, es atvainojos, es nesapratu, un viss aiziet tālāk. Un labi, tas tāds pa lielu arī tur beidzas, un kādā ziņā tas nav pat mana kaut kāda kļūda.
Bet es atceros, kā toreiz gāju gulēt, un es domāju par to, ko es darīju tajā 4. stāvā. Ko vēl aizvien tie cilvēki no 4. stāva domā, kas aizgāja pēc kaut kā un neatgriezos. Tā kā, bet vismaz man tagad ir jums stāsts, Man liekas, ļoti forši, ka tu tur pieņēma. Jā! Vienam Vienam nebija jautājumi. Tā kā, jā, bet vai jums ir kāds, nezinu, arī stāsts? Tad man nav jābūt smieklīgam, obligāti varbūt laba mācība vai kā. Arī tas tā došu. Man liekas, vispār rezonēja, ļoti norizināja tas, ka tavā stāstā es dzirdēju arī bišķiņu tādu baili, ko par tevi padomās. Un tas ir tas, ko es varētu pieminēt no savas puses, ka tās kļūdas, ko es izjūtu, patiesībā es to arī redzu kā iespēju. Un es zinu, ar prātu, absolūti es zinu, ka patiesībā kļūdoties, mēs varam kaut kādā ziņā pat pātrināt savu ceļu uz priekšu dzīvē. Bet jā, mani paralizē bailes. Tas ir kaut kas, kas bija tavā jautājumā pašā intro, bet tiešām tās bailes, ko varbūt padomās, vai bailes, ka, kā tu pats jutīsies, tad, kad ir kaut kāda kļūda notikusi, bet man šķiet, ka ļoti svarīgi, uzņemties tās, kā tu teici, tās sekas, kuras tu jau esi tā kā gatavs panest kaut kādā ziņā. Un patiesībā visbailīgāk man ir no tādām kļūdām, kuras no kurām tu nevari izvairīties. Tad, teiksim, tu pieņem kaut kādu lēmumu pilnīgi, tā kā pilnā pārliecībā, ka tas ir tajā brīdī pareizais lēmums, un tad pēc tam izrādās, hei, tā kā šis izvērtās briesmīgi vienkārši. Un, ir arī tādas situācijas bijušas, bet par kaut kādām konkrētām situācijām runājot, īstenībā, visas tās situācijas iet caur to, ka kaut kas nenotika, un notika kaut kas cits. Un tas ir veidojis mani par tādu cilvēku, kā es esmu šobrīd. Bet es atceros vienu tādu spilgtu piemēru no 8. klases. Jā. Sulīgākais laiks. Jā, es mācījos Rīgas skolā. Man bija tāda tipiskā pusauģa rīdznieces dzīve. Un tad 8. klasē es jau kādu laiku biju nodarbojusies ar volejbolu, un es tā kā biju pilnīgi iemīlējusies šajā sportā. Man radās iespēja mainīt skolu uz Murēņasvaru ģimnāziju, kas ir reāla sporta skola. Un es atceros, cik tas īstenībā bija sarežģīts lēmums, jo man no ārpuses nāca tāds ārkārtīgs spiediens par to, ka tu kļūdies. Šis lēmums nav pareizais. Un man kā tādam pusauģu bērnam tajā brīdī īstenībā, kad tev to saka skolotāji, piemēram, tavi vecāki, viņi saka, vai tu saproti, ar ko tu riskē, tā kā ar savām atzīmēm, savu nākotni, tā kā tik daudz lietām. Un tajā brīdī man bija grūti pieņemt to lēmumu, bet es kaut kā iekšēji, es tajā kaut kādā varbūt naivumā iekšēji ticēju, ka viss būs kārtībā un ka man ir sportistas karjera priekšā. Kas tā nebija. Ja? Man nav sportistas karjeras. Varbūt pēkšņi vēl būs Kērlinga. Bet tas, kā tas izvērtās, par ko vispār ir šis stāsts, ka tajā skolā, varbūt es pazaudēju kaut kādas tur izcilās sekmes vai super skaistos eksāmenu rezultātus, kas vispār nebija tik traki, bet ok. Bet tas, ko es ieguvu, es tur satiku cilvēkus, kuri ir mani dzīvesbiedri, es domāju, visu manu mūžu. Pirmkārt, man vīru. Reklāmu ir jāņem visu. Jā, otrkārt, to draugu loku. Un es neticu, ka mums būtu krustojušies ceļi, ja tas nebūtu šis dīvainais lēmums tajā 8. klasē par spīti visam, ko man saka visi apkārtējie. Tiešām arī tā kā mainīt to savu ikdienu un skolu. Un, tas tāds interesants moments ir, ka tās bailes un tas ārējais spiediens arī rada kaut kādu tādu visu muģekli, bet beigās tas ir tās iespējas, par kurām mēs jau runājām iepriekš. Un tie cilvēki ir tas, ko es negaidīju. Tas nebija primāri, kāpēc manuprāt, es pieņēmu šo lēmumu, es jau nezināju, kādi cilvēki tur būs. Protams, jā. Bet ņemot vērā, ka tu biji šajā skolā, kur gatavotos mūsu nākamos lielos sportistus, vai tur nav vēl jau vairāk uzliekt to spriedzi, ka jūs čīsti nedrīkstat kļūdīties? Jā un nē. Protams, ka no tevis sagaida visaugstāko rezultātu. Un tajā brīdī arī bija varbūt mazliet sarežģīti. Bija mazliet sarežģīti tad, kad kaut kas nesanāk.
Tad tās bija tādas, varbūt, sāpīgas pieredzes, ar kurām varbūt pusauģu gados ir mazliet grūtāk iet. Jo, teiksim, kad tu spēlē volejbolu, uz tā laukuma ir reāli 6 cilvēki, bet komandā ir 12. Un tad, ja tu neesi uz tā laukuma, tajā sešniekā, tad tu sūdīgi jūties. Un tad visu laiku ir tāda sacensība. Bet īstenībā tāda sacensība arī kaut kādā ziņā arī bija tāda, es to izjūtu veselīgā veidā, bet tās pieredzes ir ļoti dažādas. Un es zinu, ka ir cilvēki, kas to arī ļoti pārdzīvoja un arī mazliet citādāk jūta. Bet tas vispār, tā mana nonākšana tur un izdziešana caur šo skolu, man ir tā kā, es nezinu, man dzīves trajektorija ir tik ļoti interesantā veidā pamainījusi, un kas ir interesanti, ka caur vienu šo savu lēmumu es tā kā aizsāku tādu domino efektu, jo es nezinu, es varu padalīties, bet Elīna ar savu vīru iepazinās arī caur reklāmas skolai. caur šo mistisko manu nokļūšanu Murjāņos, kur tā kā tie mani draugi saplūda ar maniem Rīgas draugiem, un tādā veidā tā kā ne tikai es iepazinos ar superīgiem cilvēkiem, kuriem ir jābūt un jāiet šo dzīves ceļu kopā, bet tā kā arī aizsākās tāds ķēdes efekts no tāda viena maza lēmuma, kurš varēja nenotikt tajā 8. klasē. Jā, es arī esmu pateicīga tajā skolā, jo tad Elīna nebūtu bijusi kopā ar Robertu, ar kuru es nebūtu varbūt tevi iepazinusi. Jā. Visi tagad piesakiet savus bērnus šai skolai, jums ir tajā vecumā. Vai? Es nezinu, es nedomāju, es arī negribu varbūt tā kā tik specifiski reklamēt šo skolu, tas nav visiem, bet vairāk vienkārši par to lēmumu pieņemšanu. Ka dažreiz pat tad, ja tev tas ārējais spiediens ir tāds, ka, hei, nedari to, tā kā varbūt vienkārši jāieklausās tajā intuīcijā un jāiet pēc tās intuīcijas, un beigās tas tevi noved pie kaut kā, ko tu pat nekad neiedomājies, kāds varētu mainīt tavu dzīvi un tavu apkārtējo cilvēku dzīves. Tieši tā. Bet, Rūt, vai tu gribi reklamēt mūsu skolu vai kādu stāstu izstāstīt? Es varu reklamēt, bet nē, man vairāk tieši ar tavu stāstu rezonē arī mana situācija, jo es pabeidzu vidusskolu, var teikt, jā, es pabeidzu teikas skolas. Kaut gan es vidusskolā gandrīz aizgāju uz 3. ģimnāziju, bet tad sapratu, nē, man tomēr... Tur mums ir bailes kļūdīties momentāli. Jā, arī, ka, tomēr es tajā ģimnāzijā jau tajā uzņemšanā, tā kā es jau mani pieņēmu, viss bija labi, bet es sajūtu, ka tur tomēr ir baigais lielums, daudz klases, un man tomēr patīk tas teikas, bišķiņ mazāks apjoms ar klasēm un personīgāk pieeja, tāpēc es paliku teikā, bet es pabeidzu vidusskolu un es pabeidzu viņu dēļ savu perfekcionismu ar ļoti labām sekmēm, un līdz ar to visi sagaidīja, kur tad tā Rūta dosies tālāk mācīties. Bet man kaut kā tā sirds visu laiku vilka uz to mākslu, pamēģināt, un tā iespēja bija tā profesionālā skola, kur bija iespēja mācīties 1,5 gadu tikai profesiju. Un vienkārši teikas skolas, gan skolotāji, gan, man liekas, pat direktori toreiz tiešām man personīgi uzrunāja un teica, hei, ko tu dari ar savu dzīvi, tev ir tādas sekmes, tu tiktu budžetā tādās vietās, kāpēc tu ej uz kaut kādu profesionālo skolu? Un man bija tāds... Nē, bet es biju diezgan pārliecināta, laikam jau tā vidusskola bišķiņ tevi padara drosmīgāk un pārliecinātāk, ka tas ir tikai 1,5 gads, un es nezinu, ko es gribu augstskolā vēl tā konkrēti mācīties un pamēģināt un iegūt profesiju, manuprāt, lielisks veids. Un es gāju iestāties, un arī tur mani sagaidot, viņi tā pastāsta uz mani, tā kā nopietni, ko jūs tad darat? Jo te parasti nāk tādi, kur citur netiek. Kad izmācīties profesiju. Un man bija tāds, es tā kā zinu, un tas bija arī brīnišķīgs lēmums, jo man ļoti patika izmāt, tas viens arī no maniem laimīgākajiem brīžiem, tas 1,5 gads, jo es to darīju tiešām no sirds un tiku superīgās praksēs pie dizaineriem, un ļoti laba pieredze, un arī pieredze, kas man tā kā parādīja to, ka, hei, šī nebūs tava nākotne, jo tas ir tik grūti, un tas nenodrošinās man, piemēram, iztiku. Es neesmu varbūt arī tik talantīga, es nenoticēju tam savam talantam tik ļoti, lai tā kā
būt pārliecināta, ka ar šo es varu sevi nodrošināt visu atlikušo dzīvi, tāpēc tas man tā kā bišķiņ pabīdīja un lika domāt, ko es vēl varu izmācīties, lai es tomēr justos par sevi stabilāk arī finansiāli. Bet jebkurā gadījumā, iegūstot šo profesiju, tas man sirdī ļoti daudz deva un arī daudz pieredzes, kas arī pēc tam varbūt vēl jautājumos ievīsies kā atbildes, bet jā, tas arī par to skolas izvēli. Un īstenībā pēc tam, kad es aizgāju uz inženieriem, un kur es nokļuvu, es nekad tur nebūtu nokļuvusi pēc vidusskolas uzreiz, es nekad nebūtu izvēlējusies, jo vienkārši arī tur es nokļuvu caur cilvēkiem, kas man vienkārši teica, hei, ej uz to profesiju, tur vienmēr būs darbs, tev būs alga. Man likās, ko tur dara? Ceļi, labi, kaut kāda ceļu būve, nu labi, iešu, tā kā tur budžets iešu, un es pat nezināju, uz ko es parakstos, un vienkārši dzīve man apbalvoja ar to, ka ar aizsietām acīm es aizgāju uz profesiju, kas tagad man ļoti patīk, un es sēžu un es projektēju, un esmu par to ļoti laimīga. Bet jā, ka tas ceļš vienkārši tās skolas viena pēc otras beigās tevi noved tur, kur tu esi, un manā gadījumā tik veiksmīgs tas iznākums, ka es esmu pateicīga jebkurai savai skolai, kurai es izgāju cauri, un tur arī bija daudz kļūdas, bet viņas visas vienkārši, Tu jau tāpat arī kādreiz gribēsi atgriezties pie tā radošā, tad tev tas nekur nepazūd, un tu vēl aizvien var uzšūt sev klaidu, kamēr mums pārējiem jādomā, ko darīt ar to, tā kā, vai rūtā rakstīt, vai ko darīt. Tā kā, manuprāt, tikai iegums. Bet es gribēju pieminēt par to starposmu, kur bija doma, ka varbūt 3. ģimnāzijā mēs bijām bariņš, kas domāja, ka tur ies. Un nekas pret 3. ģimnāziju mēs pat nespējām viņu iepazīt. Bet tas, ko es ļoti labi atceros, bija visi no teikas aizgājuši tur. Un mēs sēžam tur, un visi esam tā, ka tūlīt sāksim raudāt. Tie cilvēki, jo tā kā nobijušies, ka ko mēs te darām. Un tur mums tur kaut kā nepaveicās, varbūt ar cilvēkiem, kas mums tur uzņēma, un mēs vienkārši visi raudājām. Un saviem vecākiem zvanījām, lai dabū mūs ārā, jo ne tikai mēs nobijāmies un sapratām, ka mēs tur negribam mācīties, bet mēs arī iesniedzām savus dokumentus. Jo mūs pieņēma. Mēs pieņēma, Jo bija bail pateikt nē. Jo mums bija bail pateikt nē, un pēc tam mūsu vecāki gāja uz to skolu un ņēma ārā mūsu dokumentus. Jā, uzņemšana bija diezgan skarba, bet tas ir labi, jo uzreiz viņi parādīja, ka varbūt šī nav jūsu vieta, jūs jau raudat pie pirmās dienas. Jo tā ir, es zinu, ka daudziem tur patīk mācīties, un noteikti viņiem tā bija pareizā izvēle, bet mani tas aizved beigās uz 2. ģimnāziju, tad vai Nora, kurus tevi tur satika, un vai tev ir kaut kāds stāstiņš, ar ko tu gribētu padalīties? Jā, paturpinot to līniju, to, ko Anita teica, ka tas, man liekas, ka ļoti svarīgi, ka šī izvēle, kas var šķist kļūdaina, kādu scenāriju tā var izveidot gan tavā dzīvē, gan citu dzīvēs, tu nekad nezini, kā šis it kā šķietam kļūdainais lēmums, kur tas ved tevi un citus. Tas man ļoti liek aizdomāties arī par to, kuras citas mūsu dzīvē it kā šķietam šīs kļūdas, kuras mēs vienojamies. Šeit, man liekas, ka mēs viņus transformējam kā pieredzi ar iespēju, ja? Bet tāpat sākotnēji mēs varam teikt, ka ir noticis kļūdaina situācija, kurā vajadzēja iespējams citādāk, es tā kā definēt. Jo gribās iedefinēt, ka tādā ziņā ir kļūda arī, kā tu teici, Agata, piemēram, arī kaut kāda līmeņa kļūdas, jau arī, protams, ja tas ir ķirurgs, ja tas ir jurists, ja tas ir, jebkas, tas ir, protams, ir kļūdaina situācija, kurā bija nepieciešams cits scenārijs, bet ja mēs nepaliekam, neiestrēgstam kļūda, tad mēs šeit viņu pārtransformējam kā pieredzi ar iespēju, tad, man liekas, arī ļoti svarīgi spēt atzīt savas kļūdas. Tā ir prasme, ko var mācīties visu mūžu garumā, atzīt savas, šīs kļūdas, šo scenāriju, kurš varēja būt citādāks, un par kļūdu atzīšanu man ir viens tāds stāsts. Es pieteikumā to neminēju, bet principā visu tādu savu darba mūžu, mans darbs ir televīzijā, gan dažādos projektos kadrā, gan aizkadrā, un viena filmēšana. Tas bija raidījums Super Bingo, kur sēž auditorijā daudz cilvēku. Un ir tad apmēram, cik tur, kaut kādi, tur līdz 30 ir auditorijā, plus vēl viss tehniskais personāls, apmēram, kādi 40 cilvēki. Un ir raidījums, un parasti mums tiek sagatavots scenārijs, un man ir bijuši sapņi, kuros man ir paniskas bailes no vienas vienīgas kļūdas.
ka es esmu palaidus garām, ka ir kaut kāds teksts, jo mums ir scenārijs ar tekstu. Un es esmu palaidus garām, es neesmu to iemācījusies, un viss sākam, un es nezinu, ko teikt. Man ir bijuši šādi sapņi vairākas reizes arī, kad es kā esmu izrādē uz skatuves, es nesaprotu, kas bija izrādi, kas es esmu šeit, un visi aiziet, un tas ir tik pretīgi sapņi, viņi ir vairākas reizes, vai kaut kas, kas Mums liekas, esam ir tas savs scenārijs, ko mēs izspēlējam sapņos. Jā, un man ir bijuši šādi sapņi, kad raidījumā es nezinu, es esmu palaidus kaut ko garām. Un tagad man saka, Nori, tagad aicinās pieteiksim, jauno tur papildspēli. Un tas nav tāds teksts, kas ir par laikapstākļiem, kur tu vari improvizēt. Tas ir konkrēts teksts ar konkrētiem noteikumiem, konkrētiem skaitļiem un tā tālāk. Un tur visam ir jābūt pareizi. Tie tā kā noteikumi, tā kā instrukcija. Un tagad es saprotu, ka tā ir bijusi mana kļūda. Es neesmu kārtīgi, es esmu palaidus to cilvēcisku garām. Un tur ir pilna A4 lapa, Nora viena pati, stāsta jaunos noteikumus un ļoti specifiskiem palīgteikumiem un tā. Un tagad es saprotu, ko darīt. Viens būtu, es nezinu, sākt raudāt vēl kaut ko, bet drosmi atzīt savas kļūdas. Tas, ko es izdarīju, es iznācu priekšā, mums ir gan auditorija dzird, gan režisori dzird, un pateicu visai komandai. Tad es atvainojos, notikusi tāda situācija, ka es cilvēciski palaidu garām scenārijā šo punktu. Es to saku visai auditorijai un visai filmēšanas komandai. Lūdzu, būt jūs saprotošiem, dodiet man 1 minūtu laiku, es mēģināšu sagatavoties un filmēsim, varbūt ne ar pirmo reizi, varbūt mazliet ilgāk, lūdzu būt saprotošiem. Ir šāda situācija. Jā. Un tad ir tā, ka tu vienkārši pēkšņi saproti, ka tev ir jākoncentrējās fenomenālā ātrumā. Es minūtes laikā izgāju tam cauri, es iemācījos to tekstu, es izgāju priekšā, ne ar pirmo reizi, ja filmējām, bet par rindkopām, nemaz ne tik ilgi. Es vienkārši nav variantu, es paņēmu un es to izdarīju. Pēc tam es teicu paldies, un man šķiet, ja man atmiņa neviļ, negrib samalot, bet visi aplaudēja. Jo tas bija vienkārši tik cilvēciski, tik ātri un kļūda, un šī bija absolūta kļūda, bet es iemācījos uzņemties atbildību par savu kļūdu, atzīt savu kļūdu, atvainoties, un tad risināt uzņemos atbildību. Es konstatēju kļūda, un ko es daru tālāk. Un tas ir reāls, tas ir viens no piemēriem. Tas ir ļoti labs. Tu tiešām, es nebiju gaidījuši, ka super bingo stāsts man tā iedvesmos. Nezināju šo stāstu. Es nezināju šo stāstu, bet arī tik eleganti, man liekas, ka, bet ko tur vēl, raudāt. Jo pēc būtības, kā mēs varētu baidīties, kad ir kļūda, un kas varētu būt, labi, viens pats mājās kļūdījies, bet visu priekšā. Vēl filmēt, aiziet, kaut kāds vēl varētu tiešraidi būt. Kaut kāda tiešraidi vai kaut kāds, tur svarīgi pieņemšana, vienalga sapulces prezentācija, vienmēr tur, kur būs daudz cilvēku. Tas būs vēl vairāk, ja tu gribi, ja vien pašam kļūdīties alā ir vieglāk nekā visu priekšā. Un tā ir tāda spēja atkailināties un galvenais arī atzīt un pateikt un atvainoties, un tur tāda vesela ķēde. Un arī tas varbūt ir kaut kas tālāk, ko mēs darām ar tām kļūdām, kā mēs viņus pārvēršam par iespēju. Tikai tad, ja man šķiet, es konstatēju, ka ir kļūda, es to apzinos, kas varētu būt tālāk, tad es izzinu, es saprotu, kas tur bija ne tā, daru kaut kādas darbības un mainos kā cilvēks. Un beigās jau ir svarīgi, kā šī pieredze mani maina kā cilvēku. Ļoti labi. Bet man arī klausoties, man liekas, skatītājiem tas tik vērtīgi redzēt, tu kļūdies, bet tu redzi, tu tik cilvēcīgi no tā izēji, un ir tas beigās, tas risinājums ir tāds, un tu, man liekas, cilvēkam ir tāds, es neesmu vienīgais, kas rītīgi baidītos, šādi tiešām notiek, un var tikt galā, un viss ir forši, un man liekas, tas ir ļoti atbrīvojoši. Es vienīgais zaudēju šeit visu. Vienkārši tāds viņš kļūdās, un man liekas, tie cilvēki, kas kļūdās un atzīst to, viņi liekas tā ļoti, tur viņiem var arī kā tas latviski identificēties. Tā, ka viņi arī ir cilvēks, viss kārtībā. Un man liekas, tas padara tieši tādu simpātiskāku, un arī to skatītāju atzīst tāds, viņi ir viena no mums. Jā, jo iespējams, ka tieši tas ir nevis kā tu kļūdījies, bet kā tu to tālāk atrisināji, kas tev padara. Kā tu atrisini problēmu. Un bija viens kaut kāds arī piemērs, kur kompliments, kā tu teici komplimentu, es to ļoti labi atceros, un kompliments bija, tu brīnišķīgi risini problēmas. Iedomājies, cik garšīgi, vai tu, tā. Jā, es piekrītu. Es arī vakar biju vienā startup pasākumā, kur viens vīrietis teica,
ka viņš, tur cilvēki dalījās, ko viņi meklē, vai viņi meklē tur tehnisko cilvēku, vai tur biznesa pusi, un viņš saka, es meklēju problēmas, un visu vienkārši, visā jūsmā, jums visiem viņas ir, tā kā mēs varam viņas iedot. Bet jā, es nezinu, Elīna, vai tu vēl gribi pieminēt kaut ko, vai? Nu, laikam, nē. Ok, bet tad mans jautājums ir tāds, jo arī es jūs klausos un es domāju, bet vai arī nav tā, ka mēs tik skrupulozi uz sevi skatāmies, tāpēc, ka mēs esam arī, pirmkārt jau latvietis. Man tāds ir, ka latvieši tā ļoti grib tā, es neteiktu, ka mēs gribam visur tur mega panākums, bet ka tas, ko tu dari, tam ir jābūt tā, ka nevar piesieties. Arī, piemēram, esmu dzirdējis, kad es tur strādāju ārzemēs, kad daudziem ir tāds, jā, tur no mūsu reģiona visi vienmēr tik labi dara, un man ir tāds, jā, jo visiem bail kļūdīties. Man bija tāda sajūta, jums nav tāda sajūta? Man strādājot ārzemēs ir arī bijuši tieši tāda pati pieredze, ka cilvēki, kas nāk no Latvijas, viņi ir tādi centīgāki. Jā. Un kas it kā ir laba lieta, man liekas, protams, tas nav kaut kas tāds, ko, ak, Dievs, tagad teikšu, ka nē, visādi nevajag censties, bet jā, man tāds veids, ka arī kaut kā tās bailes kļūdīties ir bišķiņi kaut kā no reģiona, kur mēs nākam. Arī un noteikti arī no pagātnes, no mūsu vecākiem tas noteikti nāk, bet man šķiet, piemēram, man darba vidē ir nācies jau strādāt ar kādus 5-6 gadus jaunākiem cilvēkiem. Viņiem jau ir radikāli citādāk, viņi ir daudz drosmīgāki, vismaz uz mani tā, kas man ir apkārt tas burbulis, un pati es kā jūtos, es viņos klausos, man liekas, wow, tev nav bail, kad pat dažbrīd liekas, tu pārāk drosmīgs esi, bišķiņ piezemējies, jo mēs vēl kaut kā vairāk, man liekas, mūsu paudzi, un kas ir vēl pa mums vecāki, viņiem ļoti vēl nāk tas kaut kāds, pagātnes mūsu visa ietekme no tā, kur vispār mūsu Latvija kādā ir bijusi situācijā, un man liekas, tas ir atstājis diezgan lielu iespaidu, un tāpēc ir tā kā dīvaini ar tiem jaunākajiem, jo liekas tā, jūs jau esat pārāk drosmīgi, bet no otras puses tā ir tāda nelielā baltā skaudība, ka, hei, jūs tā kā riskējat vairāk, un jūs tā kā neņemat vairs galvā, un man šķiet ar to arī jūs tālāk tiekat, un kaut kā, to ceļu citādāk veidojat. Un man liekas, jā, ka tas, pirmkārt, ka mēs esam ļoti tomēr maziņi uz pasaules fona. Es gan neesmu strādājis ārzemēs, bet es arī esmu daudz dzirdējis šo, ka par latviešiem saka, jūs tik strādīgi, jūs tur varat no rīta līdz vakaram un gribat sev pierādīt, jā, jo jūs mūs daudzi nezināt uz pasaules fona, un tas ir pirmām kārtām, ka gribas sev to ceļu izsist un nevis tikai sevi pārstāvēt, bet pārstāvēt savu valsts, jo, man liekas, mums ļoti ir tas iekšā daudziem, tas latviskums un tā kā, hei, es gribu, lai zinu, no kurienes mēs nākam. Bet otrs faktors, jā, man šķiet, ka tā pagātne tomēr ir lielas sekas atstājusi, un tas jau, kamēr tās paudzes nomainīsies, viņš ļoti lēnām tā kā izmaina to pasaules redzējumu un to, kā mēs vispār daram lietas un kā mēs strādājam. Bet tad arī otrs mans jautājums ir, vai jums liekas, ja mēs šeit būtu tādas mūsu vīriešu versijas, vai mēs arī teiktu, ka jā, turpinājums, mēs esam perfekcionistu dīvāniņš, vai tā kā jums arī ir sajūta, ka kaut kā vīriešiem tās attiecības ir drosmi, kļūdīties drosmi, riskēt, ir bišķiņi pat varbūt veselīgāks. Varbūt arī nē, tas ir mans jautājums. Agat. Es nezinu, man liekas, manā burbulī, gan profesionāli strādājuši startupā, gan tādā draugu lokā, es neredzu tādu atšķirību. Man liekas, tieši meitenes ir tāds riktīgs, ejam, daram, mēģinam, un tāpat tās arī puiši. Un man liekas, ka vīrieši. Un es domāju, ka viņi arī baidās. Viņi vienkārši, tas varbūt viņiem ir tāda bravūrīga, tā kā tā uz āru, bet es domāju, ka viņi iekšēji tāpat tās tā kā pārdzīvoja kaut kas nesanāk. Jā. Jā, bet tā man vispār ir grūti teikt, es varu tikai tā. Jo darba vidē, ja tu nekļūdies, ja tu starpā nekļūdies, neko nedari. Tas tā kā mums ir tāda vide, kur tu kļūdies, uztaisam retrospekciju, kas negāja, iemācāmies, tā ļoti ātri izrasinām to, tā kā. Bet to saka Agata, kurai bija tīri teorētiski interesanti redzēt, kā tas ir, kad ir perfekcionisti. Jā. Vai jūs piekrītat Agatas skatījumam, vai jums ir kaut kāds citādāks? Man liekas, ka vienkārši bieži vien vīrieši kā sagādnieki, kas ir daudzas ģimenes modeļos, tomēr tas mainās, bet vīrietis tā kā iekšēji tomēr ir tas sagādnieks, un viņš iet pēc tā mamuta, tad viņš ir vienkārši, man šķiet, vairāk pieredz darīt.
Un tā drosme kļūdīties un vispār kaut ko darīt, arī nekļūdīties, un lai kļūdīties, tas ir ar to darīšanu, un viņi ir vairāk praktiskāki, līdz ar to mazāk varbūt kaut kāda analīze, varbūt kaut kādas domas vai pārdomas, bet tīri caur darbību, un man ļoti patīk, tas gan nav nekāds mans citāts, bet kaut kur viņš arī klejo, ka kaut kur internetā, bet tā frāze, ka es nevaru tikai tad, kad es nedaru, tik līdz es daru, tā varu. Un tas ļoti palīdz, un tas var būt mazliet raksturo, bet es domāju, ka vairāk tas kaut kā sasaucas kopā ar to, ka mēs esam vispār ziemeļu tauta, un, protams, viss tas pagātnes, viss, kas mums ir bijis padomju laiku un cenzūra, un ja tu pateiksi ne tā, un paskatīsies un sasveicināsies ar nepareizo cilvēku, tad tā būs sekas un tās bailes iekšā ir, bet es domāju, ka arī jebkurā pasaules vietā gan jau kā katrs baidās vienkārši kaut kā. Un par citām tēmām. Vienkārši, piemēram, biznesa pasaulē, man liekas, ka visa Eiropa ir konservatīva un baidas tur uztaisīt vienu biznesu, ka tik ne visi nezina, ka viņš nofēloja. Un Amerikā, tev jau 7 nogrimošā, malacis, ka ir 8. Nē, bet neuztver jau nopietni, ja tu neesi kaut kāds pāris biznesa izmērs, tad tev vispār nav pieredze parasti. Jā. Bet labi par vīriešiem runājot. Ir tā, ka, es domāju, Beidzot! Īstā tēma. Kāpēc es atnācu? Es, sazinājos ar jūsu vīriešiem, izņemot tavēju, jo es nevaru viņu sakt, jo mums vēl nav atrastas, kā mēs mākam, kuras viņu varu vispār sadabūt rokās, bet ar tevi man ir cita pieeja bijusi. Un esmu pajautājusi jūsu vīriešiem pārdomas par jums, par šo tēmu. Un es sāku domāt, kā šo prezentēt un tā. Un tad es sapratu, ka es varu 2 zaķus ar vienu šāvienu nošaut un pārbaudīt, vai jūs par zināt aptuveni, kāds tad ir jūs tas vīrietis. Ko jūs draudzē? Jā, jo, man ir ievākta informācija, un tāpēc, Rūta, tev nešmaucies. Būs tā, ka es pateikšu, esmu visur nomainījusi pirmajā daļā tās dāmas vārdu uz šai dāmai vai šī dāma. Un jautājumi bija 2. Viens bija, vai jūsu, vai šim vīrietim liekas, ka kāds vispār ir viņa prāta attiecība, kā viņš redz, kādas ir jūsu attiecības ar drosmi, kļūdīties. Un otrais ir, tur, vai ir kāds piemērs. Redzu, ka pēkšņi visas dīdās. Un tad pirmais būs tā, ka es vienkārši nolasīšu, ko ir teicis par šīm attiecībām, drosmi kļūdīties, un jums būs jāsaprot. Tavā gadījumā ir iesaistīta tava draudzene. Okay. Tāpēc varbūt tur varēs to raksturu arī atšķirt, tā kā būs viena, varbūt, nezinu, kur visam liekas, tas šķist nav vīrietis, ja tur. Tā, mums jāmin, tā kā uzdevums. Jums ir jāuzmin. Par kuru? Kuras partneris tas ir. Vai par kuru tas ir sanāk? Un pēc tam, kad uzminēs, tad tai, vai neuzminēs, bet tad es atklāšu, par kuru tad tas ir, tad būs jāmin, tā kā, ko ir teicis kā piemēru. Visām ir piemēri? Visām, es varu pateikt, ka visām nav piemēru, tā kā tas var arī palīdzēt. Tātad pirmais vīrietis saka tā. Man liekas, ka šai dāmai tas vispār ir raksturīgi. Ja nav par 100%, tad labāk nedarīt. Mēs visām Nora. Jā, es arī domāju, ka Man pa Nora kaut kā liekas. Es teikšu, ka par Rūtu. Man liekas, ka par Rūtu, jā. Jo man liekas, ir par Rūtu. Tu neesi iekļauties šeit. Jā. Kad mums jābalso kopīgi? Ja ir kāda, man šādi dara, ka tā kā katrs pasaka plus mīnus, ko domā, tad, Noras vārds tika izskanēts, tas bija par Noru. Tad, Nora, vai tu piekrīti tam, vai tev ir tāds, ka es saprotu, kāpēc tā redz, bet... Var nolasīt vēlreiz? Jā. Man liekas, ka Norai tas vispār ir raksturīgi. Ja nav par 100%, tad labāk nedarīt. Jā, atkal tas interpretācijas jautājums, kas ir tas ar tiem 100%? Kas tur ir domāts? Varbūt drīzāk tā ir tāda, manā gadījumā, pat tad, ja būtu, varbūt tā vēlme izdarīt uz 200, uz 300. Varbūt, ja tā būtu pateikts, es kaut kā labāk uztver, bet doma, ka reizēm es mēdzu pārcensties. Man ir tāda kaut kāda
pārmērīgumā, teiksim, kaut kāda vēlmē kaut ko izdarīt pārāk lieki labi iespējams. Tas ir pilnīgi saprotams, jā. Par to tas varētu būt. Man ir papildinošs jautājums, ko es laišu caur sevi, bet tā kā tavā kontekstā, kā tev ir, ja tu redzi, ka, piemēram, tu jau diezgan tā objektīvi novērtē, ka tev nesanāks 100%, vai tu vispār ķeries klāt tai lietai, vai tu labāk tā kā nedari vispār? Jā, drīzāk tad es izvēlēšos nedarīt. Jā, tas it kā ir šim apgalvojumam. It kā, vairāk nevis, ka man varbūt ir tā vēlme sasniegt kaut kādu perfektu rezultātu vai kaut kādu 100%, bet vairāk vai tā mana darbība tiešām ir mana darbība, vai tiešām es to vēlos darīt. Kaut kādā ziņā vairāk man ir šie meklējumi. Nevis izdarīt perfekti, bet atrast to savu lietu, kas nenodot sevi. Nenodot sevi un bail kļūdīties. Drīzāk, tas varbūt šis, ja nedara 100%, viņš varētu būt tāds pārfrāzēts, ka man ir bail kļūdīties. Un tad man grūti. Es nezinu, kāpēc man ļoti grūti šo komentēt. Nē, tas ir pilnīgi normāli. Man liekas, tas ir pilnīgi. Man liekas arī tā kā, es pilnībā redzu arī, ka man par to varētu teikt, jo man liekas, ka ir tik bailīgi sevi izlikt. Un, protams, tā kā daudz lietas, ko es arī daru, es pat darot to bieži vien domāju, ak, Dievs, vai tā ir kļūda? Un tad es vienkārši turpinu darīt, bet tāpat tu gribi vislabāk. Tas scenārijs būtu tāds, ka viss ir izklāts, lai tu vari darīt to, ko tu gribi. Vai arī, ka tev ir tā pārliecība, man liekas, ka, piemēram, tev ir paveicies, cik es tev zinu, ka tu ļoti labi jūti tas, kas ir tev, kas nav. Un man liekas, ka tas var arī likties tā vai 100% vai ne, bet ne visiem ir šeit dāvana sajust. Un tā kā, tas ir no abām pusēm situācija. Bet kā tev liekas, vai viņam bija kāda situācija par kļūdu, ko teikt vai nē? Un, ja jā... Vai man pašai ir? Nē, es pieņemu. Varbūt jā. Viņam nebija nekas, ko teikt. Ķipā neko. Tas bija spēle. Es jūtu jau, ka būs šitā, ka nebūs labi. Bet tu jau, tā kā viņš... Tas jau it kā pat ir tā kā labi. Jā. Viņa atzīst un nekļūt. Jā. Es neko nedaru. Mēs jau par Pandoras to lādi runājam, tā kā, bet man liekas, tas ir vairāk arī, kad, ko varēja novērot, ka šie vīrieši, ka viņi arī tā kā, viņiem bija grūti izdomāt, tā kā visiem bija grūti, nebija tā, ka, tas tieši tikko domāju par to, bet tas arī bija ļoti skaistas process, un es arī, tā kā es uzreiz pateicu, ja nav ko teikt, tad man nav jāizdomā. Tā kā tā. Paldies, interesanti. Gaidat savukārt. Bet tu tāpat vari palīdzēt te minēt. Beigās jau būs pavisam viegli gan jau, bet jā. Attiecības ar bēlēm kļūdīties šai dāmai var izpausties dažādās ikdienas un emocionālos līmeņos. Kļūda var tikt uztvert nevis kā normāla pieredzes daļa, bet kā apdraudējums pašvērtējumam, attiecībām vai sajūtai, ka viņa ir pietiekami laba. Šādās situācijās bēles var likt viņai ļoti rūpīgi pārdomāt katru soli, vairāk kārt pārbaudīt sevi vai atlikt rīcību, lai samazinātu risku kļūdīties. No malas tas var izskatīties kā perfekcionisms, bet iekšēji viņu bieži pavada doma par un pret. Rūta, un cik daļrunīgi partners ir uzrakstījis. Jā, wow. Komplimenti. Es pēc teksta uzreiz sapratu, ka nav manai. Es atvainojos, ja viņš man klausās. Tas arī bija variants. Rūta, vai piekrīt, ka tas varētu būt par tevi? Tas sākums, jā, ļoti, tās beigas es laikam jau aizplūdu, jo tik jāri. Bet sākumā man likās, ka tas varētu būt attiecības. Jo mēs bišķiņ vakar vienkārši tā kā pārunājām vispār to tematu, un viņš tā kā kaut kā lika man padomāt, un tas bišķi sasaucās ar šo tekstu. Bet tas ir par tevi. Un vai tev liekas, ka ir kāds piemērs, vai arī... Vari vēlreiz lūdzu ātri nolasīt, baigi garais. To otro pusi? Jā, otro pusi. Šādās situācijās bailes var likt viņai ļoti rūpīgi pārdomāt katru soli, vairāk kārt pārbaudīt sevi vai atlikt rīcību, lai samazinātu risku kļūdīties. No malas tas var izskatīties kā perfekcionisms, bet iekšēji viņu bieži pavada daudz domu par un pret. Tas laikam es tā sasaukšos ar to arī ar mūsu vakardienas sarunu.
mēs runājam par to. Es saku, tu vari man palīdzēt, mēs tomēr esam daudz gadus kopā. Nu, vai tu redzi kādu to situāciju, kur es tā kā esmu riskējusi un kļūdījos? Jo man tā kā grūti bija uz sitiena izdomāt šādu veidu situāciju. Un beigās tās sarunas secinājums bija tāds, kas arī sasaucās daļai ar Noru, ka es izvēlos bieži vien neriskēt situācijās, kurās es neesmu pārliecināta, ka man izdosies, jo tas ir tas mans pašpārmetums, ka ja man kaut bišķiņ neizdodas tā, kā es biju izdomājusi, es ļoti sev pārmetu, es ļoti pēc tam sevi varu iedzīt ilgāku laiku lielās pārdomās, kas man rada diskomfortu, un tāpēc es tiešām daru to, ko es daru par 100% un vairāk, un esmu pārliecināta, bet, protams, tas mani tā kā neaptur no kļūdām, un es tāpat arī kļūdos gan darba vidē, gan visur, bet tā tiešām ir, nezinu, tāds piemērs, visvieglākais arī, ko mēs tieši vakar arī apspriedām. Mēs tur draugi katru vasaru braucam uz veiku parku veikot, un es nepiedalos, tāpēc, ka es vienmēr sportā esmu jutusies neveikla. Nu, tā vienkārši ir, kad es neesmu bijusi baigi sportiskā, mani vecāki arī mani neveda. Man liekas, tas ir tās perfekcionisms runā. Jā, iespējams, un sportā ļoti bieži es esmu tā kā tieši tur es esmu sajūtusi, ka man nesanāk tā, kā man liekas, ka vajadzētu sanākt. Un līdz ar to es labāk pastīšos no malas, jo uzreiz tur ieslēdzās, man nav tur veikā, man nav pietiekams stipras rokas, es kritīšu, lidošu, tā kā viss par man smiesies. Kuram no mums ir? Tā visdrīzāk nebūtu, un visi priecātos, ka es vispār piedalos, bet es izvēlos labāk priecāties par citiem un atbalstīt arī, ja nesanāk, būt blakus, bet es tā kā nelekšu tajā situācijā, jo es neesmu pārliecināta par to, ka es to varu. Un sports ir tāds, man liekas, kas mani vispilgtāk atspoguļo tajā, ka es jūtos tik nedroši, ka es labāk pastīšos no malas. Tā kā es piekrītu visam, ko viņš saka, un tā tiešām ir. Un jebkurā situācijā arī šobrīd ar bērniņu ir tā, ka gribas visu izdarīt perfekti, bet tas nestrādā, jo ar bērnu nekas nav perfekti. Un šīs domas un pārdomas un cilāt tos situācijas savā galvā, tā ir mana ikdiena šobrīd. Un es mācos pieņemt, mācos to, ka es esmu mamma pirmo reizi, un arī tas, tā kā arī es būšu otro, un varbūt kādreiz arī trešo reizi, tas tāpat tevi, nenodrošina, ka tu nepieļaus citas kļūdas, bet, tas pirmais ir tā ļoti spilgti, un tas ir baigais darbs ar sevi. Protams, un man liekas, jo īpaši iet runa, labi, man nav bērni, bet man liekas, tā kā, es pagādā ziņā gatavojos, ka es vienkārši radīšu kaut kādas traumas, vienkārši tās visticamāk būs ne tādas, kāds man ir, jo tās es česti gribu novērst. Un tas ir pilnīgi ok, jo mēs taču esam tikai cilvēki, kas audzina, ir sadarbībā ar citiem cilvēkiem. Bet tavs radošais partneris, viņš minēja tā. Bailes kļūdīties rūtē bieži ir saistīts arī ar augstām iekšējām prasībām un jutīgumu pret citu cilvēku vērtējumu. Varbūt svarīgi darīt lietas pareizi, lai saglabātu drošības sajūtu vai izvairītos no kritikas, vilšanās vai konflikta. Spilgtākais piemērs Rūtas drosmē un neatlaidībai ir tas, ka viņa iestājās augstskolas maģistra programmā un to veiksmīgi pabeidza. Jā, jo ar manu perfekcionismu mācīties augstskolā par inženieri bija liels izaicinājums, jo es gribēju visus priekšmetus nokārtot ļoti labi, bet tas, protams, prasīja no manis ļoti daudz, un līdz ar to bakalaurs, kur es mācījos 4,5 gadus, man diezgan izsmēla, un man likās, viss, tā kā man pietiks, man vairs nevajag, un es nemācīšos, un es arī to tā kā nosolīju saviem līdzcilvēkiem, jo visi bija noguruši no tā, ka es mācos, jo, nebija viegli. Bet tad nāca tā iespēja par to maģistru, un likās, tur taču tikai gadu, un es taču to varu, un tas, pēc tam es būšu pateicīga, un tas bija drosmīgi, jā, jo bija arī tā, ka es stājoties iekšā apsolīju sev un citiem, kad, ja būs kādas grūtības, es iešu prom, man to nevajag. Bet, protams, ka es pabeidzu arī pie visām grūtībām, jo es vienkārši esmu cilvēks, kas nepamet lietas, ko iesāku, un es gribēju ar šo situāciju varbūt sev pierādīt, ka es varu arī nepabeigt, un tas ir ok, bet es nemācēju šo, un es turpināju visu to un pabeidzu, un es teikšu tā, ka līdz bērniņam mana profesionālā attīstība un tas, ka es pabeidzu šo skolu, man likās, ka es tik ļoti ar sevi lepojos, ka es nekad vēl vairāk nevarētu lepoties, ka es to izdarīju, jo man tas negāja viegli.
Bet, nu, protams, man piedzima bērniņš, un tad es sapratu, ka nu, tas ir krietni vēl augstāks līmenis kā augstskola. Bet nekas, tas ir ļoti labs veids, kā trenēties, vienkārši drosmīgi kļūt. Jā. Mēs jau esam sapratuši, ka nav kļūda, jā, pēc šīs epizodes, bet drosmīgi veidot pieredzes, vai kāds bija tas formulējums? Nu, tas ir kaut kā mana sajūta, bet var jau... Jā, bet... Man šķiet, ka kļūda tā ir pieredze ar iespēju. Pieredze, kas nes iespēju. Labi. Bet paldies, man ļoti patīk, un es gribēšu, lai tu man pēc tam atsūti šo viņa teikto, jo, manuprāt, ļoti jauki. Nu, tagad neperfekcionistu dīvānam būs jāsaprot, kurš šo ir teicis. Tā, kā jau daudzi, manuprāt, šī dāma baidās, smieklīgi izmantot vārdu dāma, jo jūsu vīrieši, man liekas, nekad šo vārdu viņam neizmanto. Bet jā, kā jau daudzi, manuprāt, šī dāma baidās no nezināmā, taču apzinoties to, viņa veic izpēti un noskaidro visu nepieciešamo. Pēc tam darāmos uzdevumus šī dāma veic ar lielāku pārliecību, jo apzinās, ka ir izdarījusi visu iespējamo, lai sagatavotos konkrētajam brīdim. Manuprāt, tas ir izcils veids. Es saku Elīna. Man ir liekas, ka Elīna. Man pašai ir liekas, ka tas ir pirmā. Nu labi, tā ir. Cik jums visiem labi? Tas nodeva, ka sadalīja mazākos uzdevumos, tā racionāli piegāja, un tad spēja tikt galā. Un veica to izpēti. Jā. Tas ir par Elīnu. Tā kā veic izpēti, jā. Sadalījums kaut kāds jūs visu, kā viņš runā, vai kā. Jā, tad vai telēs, ka viņš ir minējis kādu piemēru? Nu, iespējams, 2 piemēri. Viens varbūt saistībā ar ceļošanu, jo parasti es esmu tā, kas veic izpēti, un tad es izvēlos jau kādas 3 opcijas, un tad es piedāvāju viņam, un mēs tā kā kopā pieņemam to lēmumu. Tas varētu būt viens, bet es negribu būt cilvēks, kas 2 reizes piemin maratonu, bet man liekas, ka tas varētu būt arī par to, jo, jā, tur bija tāda ļoti, ļoti mērķtiecīga ilga pieeja tam, lai to izdarītu, un viņš arī visu to laiku ir bijis blakus un skatījās, kā es līdz tam nonāku. Nu, viņš tiešām ir 2 piemērus nosaucis, un par vienu es ļoti smējos, jo man likās smieklīgi, bet pirmais tiešām bija par maratonu, par to, ka viņš bija noraizējies par to, vai šis mērķis vispār sasniedzams, un arī viņš bija skeptisks, taču Elīna veica izpēti, apguva nepieciešamo un pakāpeniski būvēja savu fizisko sagatavotību. Nepilnas 2 gadus vēlāk Elīna noskrieva maratonu, es ļoti lepojos ar viņu. Un tad ir vēl viens, jo, nu, tā kā, zin kā, šie visi cilvēki cenšas, tā kā, teikt to labo, bet ir daži, kas neaizmirst arī par sliktu. Reiz sagadījās tā, ka Elīna sev par mērķi bija izvirzījusi izcept īstu mājas kūku ar vārto krēmu. No malas raugoties, viņa šim mērķim piegāja ļoti atbildīgi, apkopojot informāciju par veicamo darbu no vairākiem avotiem. Taču, kad kūka tika pasniegta viesiem, īpaši sajūsmu tā neradīja un iespējams tika ēsta vien pieklājības pēc. Jā, tā notika. Es neesmu saņēmusi, es pamēģinātu vēlreiz, jo es saprotu, ka es izniekoju 3 stundas no savas dzīves, sapot biskvītu. Okay, bet man patīk tā pieeja, ka tu izpēti un tā ļoti atbildīgi. Tas arī Bet kā tas ir pirmo reizi? Bet kas neizdevās tajā kūkā? Biskvīts, krēms sanāca, bet neizdevās biskvīts. Un tā piņķerīgā daļa, kad tev ir atsevišķi kaut kas jādara dzeltenu un kaut kas ar baltumu, un tad jāsajauc kopā tas viss. Jā. Bet izskatījās labi, bet negaršoja labi. Bet man liekas, man ir arī jāpiemina, tā kā Elīna taisa un Nora var, nu, tā kā piebalsot no vienkārši izcilu medus kūku. Jā. Tā kā, ja kādam vajag izcilu medus kūkas recepti, tad Es Elīna. ļoti gribētu pagaršot. Bet tā kā, nu, varbūt tā kūka vienkārši viņa bija Tā bija pieredze, kas radīja iespēju, vai ne? Pamēģināt. Medus kūka. Bet es mēģinātu šo vēlreiz. Vai Varbūt ar citu recepti. Jā. Okay. Nu tad gaidīsim arī to kūku. Es cerēšu uz bezglutēnu versiju. Nākamais. Man šķiet, ka šai dāmai ir labas attiecības ar bēlēm kļūdīties. Respektīvi, iespējamība kļūdīties viņa neattur no darīšanas. Agate. Es saku Agate. mājas varētu būt gan par mani, gan par Annu. Jā, man arī tā liekas. Nu, tas ir par Agati. Vai tev liekas, ka ir kāds piemērs no Pamelas? Es atļaušos viņas Domāju, ka vārds. jā. Un Es nezinu, no jau cik kādu. Es nezinu, cik tu viņi tā kā, lūdzu, kas piemēra, es domāju, viņi atsūtīja. Bet tev ir ideja, ko viņi varētu nosaukt? Es domāju, nē. Jo esmu tik perfekti. Nē,
Es nezinu, varbūt varētu kaut ko par profesionālo darbību, par kaut kādām skolu maiņām, kaut ko tādu. Nu jā, kaitinoši, cik labi cilvēki pazīst viens otru. Jo viņa ir teikusi, nu kaut vai studēšana LMA pēc stradiņiem, jeb mākslas akadēmijā pēc stradiņiem, viņa nevarēja izdomāt, vai iet uz rezidentūru medicīnā vai bakalaura mākslās. Tur gan viss labi iznāca, viņa pabeidza keramikas nodaļu. Tur viss labi. Jā, es izmantoju, ka jūs stāstījāt abas tos stāstus. Man liekas, mums iegāja tādā profesionālā gultnē, man gribējās pielikt, man liekas, varbūt šis ir par garu, bet šeit es vienkārši varu iespraukt, jā, kad man tā pieredze arī, kad es izmācījos ārstos, un tad, kā tu arī minēji, ka no apkārtējiem ir tāds spiediens, nu, ka normāli tu turpini to klīnisko ceļu, mācies rezidentūrā, esi ārsts, bet es jūtu, ka rīktīgi es esmu nogurusi, ka es nejūtu to pārliecību, ka es vēl varu uzņemties tajā brīdī to ceļu turpmāk, un es neesmu pārliecināta par to lēmumu. Tas, man liekas, tāds, ja es neesmu pārliecināta, es to neiešu, un es burtiski sākumā mazliet tā kā joku, es iestājos mākslas akadēmijā, man liekas, ka tas būs gads, bet nē, es pabeidzu visus 4 gadus, un tas bija fenomenāli. Nu, kā, un es vispār nenožēloju tajā pašā brīdī. Tie cilvēki, tad, kad es pabeidzu un stājos tajā LMA, visiem tāds vakar, tā kā, ko tu dari? Tā kā, tu esi, nu, ar tādu pārmetumu, tu būtu tik labs ārsts un tagad to palaid vējā un tā. Un es kaut kādā ziņā, nu, maza daļa manas tā kā piekrīt, bet tajā pašā laikā, ja tu balsties pēc tam savām vērtībām, tad tas lēmums nekā nav grūts. Nu, viņš beigās ir tikai tu atskatoties, ka jā, tas bija pat tajā laikā pilnīgi pareizais lēmums, un es absolūti nenožēloju. Šobrīd gan man liekas, ka tie ceļi kaut kā ar medicīnu man vēl krustojās. Es tāpatās, nu, būtībā ikdienā strādāju startupā, kas ir saistīts ar medicīnu, bet jā, šis ir man tāds drosmīgs lēmums, bet viņš kaut kur arī ir tāds ļoti kaut kādā iekšas vērtībā. Man liekas, tas ļoti saskan ar to arī, ko Nora teikusi, ka tad, kad tas ir, nu, kad tu jūti to 100% sajūtu, tad tas ir tas, kur vienkārši ir nu, es mācos no Noras šo taktiku. Bet jā, tas ir, visi šie piemēri jau ir drosmes stāsti, un man liekas, ka ir tik viegli par to pastāstīt pēc tam, bet tagad es ticu, ka arī, ka tu domāji iet vai neiet, gan jau, ka nodarbē bišķiņ tā. Tas bija traki, tāpēc, ka nu, tā kā tieši tādu klausies tā kā tos apkārtējos, un tev ir kaut kāds tas viņu spiediens, un tev ir grūti, nu tev vajag pagriezt skaļāk to savu iekšējo, tā kā balsi, un viņai ritīgi ticēt, un tas nevienmēr ir viegli, ja tev ir apkārt. Nu, citi tie viedokļi, ja tu varbūt pats vēl tā līdz galam neesi noformējies, ko tu gribi, kā tu gribi. Bet tagad, man liekas, ka tagad, ja es ietu kaut kādā brīdī, es neesmu izmetusi šo ideju, arī tādā reāla medicīnā, man liekas, es būtu ar tik skaidrāku galvu un tādām nostabilizējušām vērtībām, ka tas būtu daudz labāks speciālists nekā tajā laikā. Jā, nu, man liekas, vispār tas paņemt arī kaut kādu pauzi mācībās un vēlāk ieiet tajā, ka tev ir jauna motivācija, tas var būt ļoti vērtīgi. Bet, nu, tev, Anita, nebūs jāmin, bet vai tev ir kāda nojausma, kā par tevi ir teikts? Godīgi sakot, man nav. Es nezinu, man nav nejausmas. Nu, labi, viņiem visvieglākais uzdevums. Anitai, manuprāt, ir veselīgas attiecības ar bēlēm kļūdīties. Bet, protams, atšķirās situācijās ir brīži, kad kļūda no sevis nemaz nesagaida, bet, ja kļūda tomēr notiek, viņa nezaudē pamatu zem kājām un saglabā mieru. Tāpat arī brīžos, kad mēģina ko jaunu un nesanāk uzreiz. Viņa nekrīt panikā un ar skaidru prātu manevrē uz priekšu. Anita ir liels malacis par to, ko viņa ir iegūsi autotiesībās. Bez nekādas iepriekšējas pieredzes un izpratnes viņa nebaidījās kļūdīties un progresē ar katru braukšanas stundu. Sakās! Bet tas gan jau bija pie tā piemēra par to, kur Tas ļoti jauki, bet tas ir pirms 10 gadiem. Es domāju, ka nesenot. Esmu ļoti pārsteigta par šo piemēru. Tas blakus bija emocionāli. Jā. Cauri. Wow. Tas bija tik sen. Nē, nu, jā. Cik ilgi viņš rakās, lai aprastu. Tiešām tas bija ļoti gara retrospekcija, visu cieņu. Nē, nu forši. Jā, man nebija pieredze. Es iesēdos tajā mašīnā. Tas tagad. Un bija jābrauc. Un tagad ir 10 gadu pieredze. Tagad ir pieredze. Un vispār es uzskatu, ka esmu labs autovadītājs. Nu, viņš arī tā uzskatā. Bet, vai tu biji gaidījis citu piemēru? Absolūti. Nu, es domāju, Tāpēc, ka es neasociētos varbūt ar šo piemēru, bet cik interesanti vienkārši dzirdēt tā kā no malas. Es domāju arī no viņa prāta, tā kā, kad
uzdod šos jautājumus, es domāju, varbūt kaut kas priekš viņa ir pašsaprotam, tas, ka tu tur darbā kaut ko dari vai veic, un tāds, bet kad? Jo man liekas, ka, tos piemērus grūtāk noteikti arī. Jā, bet vispār tas viss sākums, ko viņš teica, ir par mani. Es arī tā jūtos pati par sevi, kad man arī tagad nesen bija darbā situācija, kad es jūtu, kaut kas nav sanācis. Un tad ir tas moments, tas pirmais moments ir tāds, ko bet manī iekšā tiešām ir tāds, hei, tā kā ātri domājam, kā mēs to varam izlabot un kā mēs īstenībā varam kaut ko foršāku no tā uztaisīt. Un, man šķiet tā ir tāda laba īpašība, kas man ir, kad es tiešām arī nekrītu panikā. Un, arī Norājas dzirdēju, viņa arī nekrīt panikā uz super bingo skatuves, bet īstenībā, jo vairāk tādas situācijas ir, jo, protams, ka komfortablāk es jūtos tajā kļūdas procesā. Tā kā tā pati pirmā situācija, it īpaši profesionālā vidē, kad kaut kas nesanāca, ir diezgan biedējoša. Tad, tad ir tāds drabulis mazliet, bet tad, kad jau tas notiek vairāk kārt, tu jau vari iemācies navigēt ar tām kļūdām. Tas ir par to, kā tu viņus pavērsi pēc tam. Jā. Bet kā mēs tā sasēdāmies, ka šis ir tāds perfekcionistu dīvāniņš, un tas ir tāds, izsvaru visu, un nav jau kļūdu, un viss. Jā, bet arī mēs varam, ne tā, bet ko saprot ar perfekcionistu, tas ir atšķirīgi. Tas arī ir kaut kas atšķirīgs. Tādā ziņā tas nav tikai pa perfekti izdarīt, tas ir vairāk. Jā, tas nav tā, ka mēs tagad uzsveram, mēs visu darām perfekti. Tāds vairāk iekšējais kritiķis un sabotīgs, ka tu sevi kritizē nepārtraukti, un tu to kļūdu atradīsi. Kurā scenārijā tu sevi kritizēsi un tāda paša sabotāža, tas ir vairāk par to, nevis tur perfekts augums, izskats, kārtībā, vienalga ir darba vidē un kaut kāds perfekts rezultāts, bet vairāk jebkurš rezultāts tiks kritizēts un netiks pielīdzināts kā perfekts. Kaut kas tāds. Jā, jo vienkārši man, piemēram, darba vidē ļoti bieži es ar to sastopos. Man ir ļoti paveicies ar priekšniekiem, kas ļoti novērtē manu darbu. Es tur strādāju jau 8 gadus, un ļoti bieži ir situācijas, kad viņi tik ļoti pateicīgi man, ka es kaut ko izdaru un slavē, un vienmēr man ir tāds, es tā kā nenoticu līdz galam, man tāds, bet es varēju vēl to izdarīt, un viņi to jau ir tā mani atkoduši, ka viņi pat tā kā vairākas reizes uzsver, nē, tev sanāca, vari lūdzu beidzot tam noticēt. Un tāpat es vienmēr galvā izdomāšu, bet man vajadzēja to zināt jau ātrāk, vai tas ir tieši par to, nevis, ka mēs uzburam perfektu to visu rezultātu un vidi, bet tas paškritiķis ir tik augstā līmenī, kad viņš manā gadījumā bieži vien varbūt arī paralizē, kā tu teici, tu ļoti uzreiz to racionālo, kā iziet no situācijas, ko mēs varam. Es arī tam kaut kad nonāku pie tā, bet līdz tam manī tādi procesi iziet cauri, ka man liekas viss, tā kā es nekam nedaru, un tas ir diezgan tās emocijas baigi lēkā, tas ir par to, man liekas, vairāk, vienkārši tik ļoti paškritiski to esi pret sevi. Kaut gan, ja, piemēram, mans kolēģis to izdarītu, es to nekad neuztvertu, Dievs, tu vispār nesanāci. Tā kā es necenstos otru kritizēt. Tas ir tik ļoti vērsts vairāk uz to savu iznākumu, vai izdodas vai neizdodas. Es to tik labi saprotu, ka man nav pat neko, ko papildināt, tikai dzīves piemērs. Bet man jau arī nāk tas pārdzīvojums īstenībā, bet viņš vienkārši nāk bišķiņu vēlāk. Tā kā sākumā tā pirmā reakcija ir tāda, mēģinam tā kā salabot šito visu situāciju, bet pēc tam ir tas tā kā... Ko es izdarīju? Ir. Tā kā tas moments ir arī, ir arī tā. Jā. Bet es dodu iespēju perfekcionistu dīvāniņam izdomāt. Mums ir viens jautājums, kas ir no dāmas, kas nav tikusi uz šajieni. Mums ir 2 īstenībā, bet redzēsim, kā ies. Vai mēs neperfekcionistu dīvāniņam uzdodam, tā teikt, Māras iesniegtos jautājumus? Mums jāizvēlas? Jā, jūs varat izvēlēties, vai mēs ejam ar to ceļu vai nē. Ja mums ir arī cits lietas, bet es tagad domāju... Es domāju, ejam, Māra tomēr ir ļoti svarīga persona tavā dzīvē, un mums tomēr viņa ir jāpiemina. Viņa netika, bet viņai šeit jābūt bija tā kā... Čau, Māra. Kurā dīvainā viņa sēdētu? Es domāju, viņa sēdētu. Tā, jā. Viņa sēdētu pretī? Jā, es domāju. Jā. Vai viņa nebūtu arī pa vidu diezgan tāds balans? Es domāju, vairāk viņa paturētu. Es gribētu teikt... Kāpēc jums viss ir kārtībā? Jā, jo man ir tāds sajūta, ka es gribētu būt tajā dīvānī. Paldies, Rūt. Un tas atkal ir par
Epizodes beigās visas tur savu. Jā. Tas ir tas mērķis. Nē, bet tā nav jau pareizi un nepareizi. Un mēs viens otru papildinām, vai ne? Tā esam mieri. Bet, labi, Nora, tu vari izdomāt, kuram es uzdošu pirmo Māras jautājumu. Bet vai varēs arī tev uzdot? Varēs. Jo man ir ļoti nepierasti, ka kompānijā, kur ir dārta, viņa tikai Nesaka. klausās. Un Es viņa arī... izstāstīju vienu savu filmu. Jā, tas ir tik tā kā neierasti. Tad, jā, ja tu arī atbildēsi. Nu, es palīdzēšu atbildēt, bet kurš Man gan teikt paprasīt. Agat. Vai tev ir kāds iekšējais rituāls, lai saņemtos un noskaņotos kādiem drosmīgiem brīžiem? Es saku, ok, kas ir drosmīgs brīdis? Vai tu gribi, lai es atbildu un tev iedod laiku? Jā, tu vari izteikt, un es padomāšu. Jo, nu, man ir viena dziesma, ko es reizēm, kad es esmu rīktīgi nobijusies, vai kad es neredzu, kā tas izies labi, es iekšēji viņu sev nodziedu, un tad man tāds, ka man liekas tā dziesma parūpēsies par visu. Man liekas, ka tas pat neesmu tur, tas nav par kaut kādu reliģisko tur sajūtu, bet man tāda viena dziesma, tas ir mans risinājums. Bet tu tā kā dziedi, nevis klausies, bet viņi... Nu, ja nav neviens blakus jāiet, tad es noklausos viņu. Man liekas, man nav tāds īpašs rituāls. Es zinu, ka es kādreiz esmu darījis to pirms kaut kādām svarīgām intervijām vai tikšanās reizēm. Kādreiz bija tāds TED Talk, kad tu uztaisi konkrētu pauzi, esi rītīgi smaidīgs un pārliecināts, tad tev vienkārši tas nomierinās visu sistēmu, tu tā kā savācies. Pēc tam es paskatījos, tas pētījums ir tāds, plus mīnus tāds diskutabls, bet nekas tajā laikā man tas strādāja un to es darīju. Un tad es domāju, ko es vēl daru. Es nezinu, varbūt tas nav drosmīgiem lēmumiem, bet ja es rītīgi sastrešojos, es izdejojos, tas ir tāds, ka tu vienkārši ķermeni kaut kādu brīvo, bet laikam, ka nav. Man tik tāds, bet es gribētu. Jā, labi. Agat, kas atbildēs uz otro Māras jautājumu? Un tikmēr kādu var izdomāt arī vēl kādu. Mēs no šī dīvāniņa vai kā? Nu, labi, tu var izvēlēties no jebkura, bet mani neskaitīsim, jo es varu tāpat Elīna, vai tev ir kādi uzskati par kļūdām, kas jūsos ir ieaudzināti, kas tev ir ieaudzināti un ko noteikti negribētu nodot saviem bērniem? Vai tieši otrādi, ko labprāt turpinātu mācīt nākamajām paudzēm? Nu, es teiktu, ka varbūt es negribētu nodot nākamajām paudzēm to sajūtu, ka tev ir viss jāizdara perfekti. Jo, lai arī es neesmu perfekcioniste, es šādu sajūtu esmu jutusi pati uz sevi, kad tomēr ir visu laiku jāpierāda, ka viss ir labi un ka tev viss sanāk. Un, manuprāt, ka to varbūt tālāk nav jānodod. Kaut gan no otras puses tas liek tev vairāk censties un droši vien tad to arī vairāk var sasniegt ar šo tādu papildus spiedienu, bet varbūt arī, ka tas nav vajadzīgs. Par to vēl jāpadomā. Labi, tas līdz tam ir laiks. Bet, Anita, es aicinu tevi pieskarties tam lielajam citronam. Mēs esam nonākuši līdz punktam, kur mēs uzklāsim spēli When Life Gives You Lemons. Tur ir dažādas situācijas, kuras tipiski būtu negatīvas, bet mums ir jāizdomā, kā tā situācija patiesībā ir nevis kļūda, bet kaut kas labs. Anita var būt pirmā, kas izvēlas, un tad skatīsimies, kā mums iet. Tu esi ilgi rakstījis dokumentu, bet pēkšņi dators izdomā restartēties, un pēc restarta nekas nav saglabāts no dokumenta. Visu studentu ļaunākais murgs, ja ilgi ir pavadīts pie viena darba, bet labs jautājums. Uz to var noteikti paskatīties dažādos veidos, bet es domāju, ka tā ir iespēja padomāt par to, ko tu tur rakstīji, un vai tiešām tas tā kā nāk no tevis. Respektīvi, tā kā vai tu esi vienkārši kaut ko autopilotā uzrakstījis un pat nesaproti tā kā īsti par ko tas ir un tā kā
ko tu gribēji pateikt. Bet, zini, kā, ka tev ir jādomā par to, ko tu ko tu mēģini kādam pateikt, vai ko tu tikko esi uzrakstījis. Tāda laba iečkošanās ir, kad tā kā vēlreiz saprast, uzrakstīt pa jaunam, un varbūt tas izklausās otrais rakstot jau daudz labāk un patiesāk. Es ticu, ka mūsdienās arī ChatGPT jau ir gan daudz savos serveros saglabājis priekš šiem cilvēkiem, kas taisa garos dokumentus. Jā, bet ļoti dažādas situācijas man šķiet. Es laikam neesmu nonākusi tādā situācijā, bet jā, depends, kas tas par darbu. Protams. Jā. Nora, vai tu izvilksi vēl vienu lapiņu? Viņš tāds viegls. Man liekas, ka viņš ir smags. Viegli jautājumi, tad vieglāks. Tu iemīlies savā priekšniekā vai priekšniecē? Mīlestība, tās ir ļoti skaistas jūtas, ko īstenībā nemaz daudzi nepiedzīvo dzīves laikā. Un, ja ir iespēja just šo skaisto sajūtu, tad tā nekādā gadījumā nevar būt kļūda, bet sevišķi tādēļ, ka to jau nevar neieslēgt, neizslēgt, tas notiek. Tas pat neizvēlies. Un vispār dzīvot un just, tas ir pats skaistākais, kas var būt. Tāpēc es novēlu, lai šīs jūtas ir appusējas. Un divi cilvēki var tiešām satikties. Es arī novēlu. Un ja nav arī appusēja iemīlēšanās tāda sajūta, enerģija, viņa ļoti pacelājoša, tā var virzīt uz radošumu, uz pašrealizāciju. To vienkārši ir skaisti just. Vienkārši nav pat svarīgi, vai ir atbilde vai ne, bet kā to ir iespējams sajust, tam pieskarties. Tas jau uzvarētājs. Super. Rota, vai tu arī mēģinās? Jā. Šo vieglo trauku, kā atklājums. Tu domāji, ka viņa ir stāvoklī, viņa nav, bet tu jau apsveici. Pirmkārt, es teikšu tā, ka man ir ļoti par šo tēmu tāds strikts viedoklis, ka, manuprāt, tā ir tēma, kurā ir jābūt ļoti uzmanīgam. Vispār jautājumi par to, vai jūs plānojat bērnus, vai tas stāvoklī ir ļoti sensitīvi. Un es uzskatu, ka tu to vari tikai prasīt tuvākajam, ka tu zini droši, ka tu vari šo jautājumu jautāt, un tas nebūs aizskroši, jo ir diezgan daudz īstenībā mūsdienās apkārt dzirdēts, un arī es saskāros ar cilvēkiem, kam nav filtra uz šo tēmu, un kas vienkārši tā starp citu bieži vien tur draudzenes, nezinu, tur neiedzer šampaniešu glāzi, un uzreiz ir jautājums, tu gadījumā nestāvoklī. Un es ļoti labi zinu daudz cilvēkus, kam ir ļoti liels problēmas vai nu tikt pie bērniņa, vai vispār ļoti gribētu būt mamma vai tētis, bet vienkārši nav šādas iespējas. Tāpēc es vispār uz šādiem cilvēkiem, kas uzdod vai izsaka viedokli par to jautājumus, man liekas, tas tā kā tomēr nav īpaši jauki. Tāpēc, es šādā situācijā nenonāktu. Bet jā, ja es nonāktu, kaut kā es censtos noteikti no tā iziet ar humoru un varbūt ar tādu mīlestības pieskārienu kaut kā to citādāk pavērst, bet es laikam nenovēlu nevienam nonākt tādā. Ja pats cilvēks ar humoru pret to tā kā, jo piemēram, ir bijušas situācijas, kur esam ballītē, un es tā kā pat nepiefiksēju to, bet laikam cilvēks pats par sevi varbūt tā sajūtās, un viņš tā saka, tā meitene saka, nesties man vēderi, es vienkārši uz rasli. Un tu, man liekas, es vispār nesties to vēderi. Bet varbūt cilvēks pats tā kā domā. Tas ir citādāk, mēs to varam pavērst kā humoru, bet es laikam nenovēlu nevienam nonākt šādā situācijā, jo, cilvēks arī, ja viņš ir stāvoklī, viņš to pateiks, tad, kad viņš būs gatavs, nevis tad, kad draudzene vai draugs gribēs ļoti izokšķerēt par šo. Okay. Es esmu bijusi tādā situācijā, bet es nevis apsveicu, bet mēs bijām pasākumā, kur pilnīgi visiem bija bērni, un tā kā visi arī pret mani un manu partneri izturējās tā, ka mēs esam tie vienīgie, kam nav. Un tad es
tad mēs braucām mājās viens citu pāri, un es viņiem kaut ko automātiski jautāju par bērniem, un viņiem tāds, bet mums nav bērni. Un tad tas nebija gluži tā kā, kas apsveiktu, bet es sajūtos tā, ka esmu pateikusi, ka man liekas, ka viņi, ka tur tas konteksts bija tāds, ka ne, bet mums nav, un tā kā izstāst, ka es esmu jau pieņēmusi, ka tur kaut kas ir. Un, ak, Dievs, es par to domāju tik ilgi. Es domāju, es nekad dzīvē negribu pat satikt tos cilvēkus, jo es zinu, ka es nedomāju neko, bet viņiem likās, ka esmu pieņēmusi vai tur izskata dēļ vai kaut kā. Bet, jā, un tad es pēc tam domāju, nekad par šo tēmu, pat ja tas nav tā domāts, es nekad to nepacelšu. Jā. Tā, Elīna. Kāds tavā draugu paziņu lokā cenšas tevi publiski pazemot? Dārdas. Jā, tāds, es domāju, cik ilgs laiks paies. Cik ilgs laiks paies, līdz jūs sapratīsiet. Es varētu nonākt gan jau šajā situācijā, bet man liekas, ka man pirmkārt nav tādu draugu, bet, ja kāds censtos mani publiski pazemot, jautājums, vai tam cilvēkam ir taisnība vai nav, bet, es gan jau vienkārši... Tad piedoti, tāds, tas, ko viņš saka, taisnība. Es gan jau, ka spēlētu līdzi, un es apdomātu par to, vai man vajag šādu draugu. Tā laikam ir tā zelta maliņa tajā situācijā. Tā, vai līdz Agatai arī var nokļūt? Jā, paldies. Sadarbība šeit ļoti labi strādā. Yes. Vēl īsiņš tā. Tava lidmašīna kavējas vairākas stundas. Man kaut kāds liekas diezgan pierasta situācija. Tā tiešām notiek. Tad droši vien ir svarīgi, vai man ir ko palasīt, vai man ir kompānija. Bet, un vai tas ir naktī un kāda lidojas, droši vien tas kaut kā ietekmē to, cik ļoti to var izbaudīt. Bet kopumā, ja man ir grāmata un es sēžu, man tas liekas diezgan patīkami. Tā, ja es nesteidzos, droši vien varbūt te varēja būt klāt, bet tu steidzies un tev viss ir jāpārplāno, bet ja ir šādi, tad man liekas ļoti ok. Varbūt bišķiņ tāds besītis var uznākt, tāds tā kā tev gribējās, bet citādāk, ja tu esi tādā stabilā garšstāvoklī, man liekas, tas varbūt baudām. Tas varbūt arī romantiski tāds, esam mana lidostas kāds. Ja nav dažreiz tā kā noguršas, kad sanāk vairāk ceļot, tagad es kādu laiku nāc ceļot, tad man liekas tā, pasēdēt lidostā, kafiju, paskatīties uz cilvēkiem, un tas liekas tā ļoti aizraujoši šajā momentā. Es pilnībā saprotu. Bet tad uz šīs nocmēnes, vai mēs varam kopīgi nonākt pie kāda, nezinu, ceļa vārda kādam, kuram šobrīd vajag saņemties to drosmi. Bet viņš, vai viņa nespēja, jo ir bailīgi, jo ir ko padomās, vai, nezinu, ja nesanāk. Man šķiet, ka tā jau izskanēja tas moments, kad nekļūdās tas, kurš neko nedara. Man šķiet, ka, tā kā... Kāds bija tas citāts? Es nevaru tikai tad, kad es nedaru. Tiklīdz daru, tā varu. Super! Paldies jums, meitenes, par šo sarunu. Paldies par šo dzimšanas dienas pasākumu, kas mums tur ir sanācis. Un lai mums turpmāk izdodas kopīgi pa vienai un kopā pieņemt mūsu drosmīgos lēmumus un dzīvot dzīvāku dzīvi. Ak, Dievs, cik cheesy es pabeidzu šī teikumu. Paldies! Paldies, Rita! Brīnišķīgi pieredze!